Es domāju, es tad arī sākšu. Labdien visiem! Man liels prieks par tiem, kas šodien tik skaistā laikā ir atraduši iespēju pieslēgties šim semināram. Mēs arī šodien runāsim par tādām super pavasarīgām un zaļām lietām. Un pirms es sāku, es esmu certificēta uzturu speciāliste, maģistrs uzturzinātnē. Interesē man arī dažādas netradicionālās uzturzinātnes, ajurvēda, piemēram, makrobiotika, Ķīnas medicīna. Mēģinu visu to puzli salikt kopā, lai varētu cilvēkiem maksimāli palīdzēt. No saviem hobijiem es varu atzīmēt tādu, esmu jogas entuziasts jau 18 gadus. Un interesē man viss, kas saistīts ar fizisko ķermeni, ar elpošanu, ar meditāciju. Un, protams, nevar nepieminēt arī veselīgu gatavošanu, darbošanos virtuvē, kas ir mans kaifs, mana mīlestība. Un arī to man ļoti patīk darīt. Ar mani jūs esat iepazinušies. Tagad jums nāksies, es tā domāju, ka es līdz stundai centīšos pabeigt, un tad varbūt es varētu arī atbildēt uz jautājumiem. Tātad, pirms mēs sākam, es ceru, ka jums visiem ir sagatavots ūdens par rokai. Jūs zināt, mums jādzer. Un ik pēc pāris slaidiņiem neaizmirstat pa malciņam padzerties. Kam vajag brilles, tiem jābūt brillēm pa ķērienam. Protams, ja ir vēlēšanās, tad kaut ko var arī vienmēr pierakstīt. Par ko es šodien runāšu? Mazlietiņ parunāšu par uzturvielām, par to, kā ziemā atgūt zaudēto enerģiju. Parunāšu par dārzeņiem, kas viņos vērtīgs, kāpēc viņus jāēd, kā viņus vislabāk apēst un kā izmantot visu to, kas mums ir dabā pieejams, un mums pašiem atliek tikai savākt, lai varētu uzturēt savu veselību. Tātad, es piekrītu ar šim apgalvojumam, tu esi tas, ko tu ēdi. Jo katrs, ko mēs ieliekam mutē, viņš nokļūst līdz šūnai. Ātrākā tempā vai lēnākā tempā, vai pa apkārtceļiem, vai pa taisno, bet vienalga viņš nokļūst šūnā. Un tas, cik vesela būs šūna, tik veseli būsim arī mēs. Un par to, protams, atbildīgi arī esam neviens cits kā mēs paši. Tāpēc mans tas ēšanas, jeb uztura moto ir, lai katrs kumosiņš, ko mēs ēdam, būtu ar kaut kādu pievienoto vērtību. Ko mēs ēdam, lai tur būtu vērtība, tātad kaloriskā vērtība, ko sastāv olbaltumvielas, tauki un ogļhidrāti, gan arī bioloģiskā vērtība. Tā ir tā vērtība, kam nav kalorijas, un kas ir vitamīni, mikroelementi, minerālvielas un dažādi citi bioloģiski aktīvi savienojumi. Tātad 3 vārdos, ja vajadzētu pateikt, kādam tad ir jābūt tam uzturam, tad es varētu teikt, viņam jābūt ir optimālam, tātad ne par daudz, ne par maz, bet tieši tik, cik ir vajadzīgs. Viņam jābūt ir pilnvērtīgam, viņam jāsatur viss tas, kas cilvēku ķermenim ir nepieciešams, un viņam jābūt arī dziedinošam. Jo jums nevienam, protams, nav noslēpuma, ka mēs varam ēst arī pārtiku, ātro pārtiku, fast food pārtiku, kur kalorijas ir daudz, bet liela daļa no šīm kalorijām ir tās saucamās tukšās kalorijas. Tātad enerģētiskā vērtība augsta, bet bioloģiskā vērtība ļoti, ļoti zema. Tādu ēdienu, protams, mēs nevaram nosaukt par dziedinošu ēdienu. Tāpēc arī tam ir jāpievērš uzmanība. Tātad optimāls, pilnvērtīgs un dziedinošs. Citreiz cilvēki jautā, ko tad tas nozīmē veselīgi ēst? Pirmkārt ir labi jājūtās, tas ir viens. Otrkārt, ir dzīvē dažreiz tādas situācijas, kad mēs ēdam vienkārši tāpēc, lai mēs izdzīvotu. Arī tādas situācijas ir.
Mums katram vajadzētu iemācīties pamanīt katra sava personīgā organisma reakcija uz pārtiku, ko mēs ēdam. Ļoti bieži ikdienā es sastopu cilvēkus, kas, piemēram, saka, man ir problēmas ar tomātu ēšanu, man pēc tomātiem dedzina kuņģis. Sakiet, lūdzu, ar ko es varētu aizstāt tomātu? Pirmkārt, tas ir ļoti labi un pareizi, ka cilvēks ir pamanījis, ka ēdot tomātu, viņam ir problēmas. Īsti tomātu ne ar ko citu aizstāt nevarēs, tātad viņam nekas cits neatliek, kā kādu laiciņu no savas ēdienkartes izslēgt ārā tomātu un paskatīties, kas mainās, viņa sajūtās, un kas notiek tad, ja pēc pāris nedēļām viņš atkal to tomātu ieliek atpakaļ savā ēdienkartē, vai atkal atkārtojās tās reakcijas, vai nav nekas. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēks, kas par to pašu tomātu turpinot, nevar ēst svaigu tomātu, bet, piemēram, blanšētu tomātu viņš var ēst. Tomātu salātos kopā ar eļļu vai krējumu viņš var ēst, bet tomātu kopā ar gurķi nevar ēst. Un tāpēc tas jau ir ļoti daudz, ja mēs mākam atpazīt šīs reakcijas un mēs mākam paši izķert tos ļaundarus, kā es saku. Jo tur neviens speciālists, lai kāda viņam būtu izglītība, lai kāds viņš būtu profesors, viņš nevarēs pateikt jūsu vietā, viņš nevarēs atzīmēt tos produktus, uz kuriem konkrēti jums ir kāda konkrēta reakcija. Tas nekas cits neatliks, kā pašam par to padomāt un tajā visā iedziļināties. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir ļoti svarīgi ierobežot insulīnu izdalīšanos, un to mēs varam panākt ar regulārām ēdienreizēm. Izvairoties lietot pārtikā tādus produktus, kuriem ir ļoti augsts glikēmiskais indeks. Glikēmiskais indeks, tas ir tāds rādītājs, kas parāda, cik ātri pēc kāda konkrētā produkta apēšanas mums asinīs paaugstinās cukuru līmenis. Un jo tas notiek straujāk, jo straujāk šis cukurs samazinās. Un viņš samazinās zemāk par normu, un atkal gribās cilvēkam ēst. Un atkal viņš meklē kādu kārumu vai kādu našķi, ar ko piepildīt šo savu organismu sajūtu, un atkal cukurs ir augšā. Un atkal klāt insulīns, kurš atkal cenšas to cukuru nostabilizēt. Un tāds tas apburtais loks ir. Un tas nav īpaši labi, jo tas veicina cilvēkus uz pārēšanos, uz našķēšanos, tas ietekmē miega kvalitāti, tas ietekmē vispār kopējo pašsajūtu, tas beigās noved pie liekā svara, tas noved pie dažādām garastāvokļa svārstībām. Tāpēc tāds stāvoklis, kad cukuru līmenis dienas laikā ceļo kā pa kalniem, tā pa lejām, nav tas pats labākais stāvoklis. Tāpēc izvairīsimies no šādiem produktiem. Un pie tādiem produktiem varētu nosaukt, lai gan vēlāk man būs slaidiņš, par to es runāšu, bet tie ir visi tie saucamie ātrie cukuri, baltie milti un cukurs pamatā. Reku, es jau esmu līdz tam slaidam nonākusi. Un tātad, ja mums ir jāizdara izvēle, ko mēs lietojam uzturā un ko mēs nelietojam uzturā, varbūt es sākšu no tās sarkanās tabuliņas par tiem produktiem, ko nevajadzētu lietot uzturā. Tātad jau pieminētie rafinētie miltu produkti, tie ir visi tie milti, kas ir ļoti attīrīti, ļoti smalki samalti, atbrīvoti no šķiedrvielas. Šādiem produktiem ir diezgan zema bioloģiskā vērtība, toties ļoti augsts glikēmiskais indeks. Otrs ir minēts rafinētas eļļas. Pats rafinēšanas process ir pietiekoši komplicēts, diezgan sarežģīts process, kad es saku parasti tā, viss tas sliktais, kas varētu notikt ar labu eļļu jūsu virtuvē, ir jau noticis ražošanas procesā. Un šis te ražošanas, rafinēšanas process aizņem vismaz 6 dažādus etapus, kas tiek ar šo eļļu darīt. Viņa tiek tur atziepjota un atgļotota un dezodorēta un izsaldēta un izmantota dažādi ķīmiski reaģenti, lai varētu iegūt maksimāli vairāk šo šķidrumu. Tāpēc tādā rafinētā eļļā kalorijas ir tikpat, cik nerafinētā eļļā, toties bioloģiskā vērtība ļoti niecīga.
Tālāk gatavie ēdieni veikalā, ko mēs pērkam. Un vienmēr jālasa sastāvs. Es nesaku, ka pilnīgi viss 100%, ko var nopirkt lielveikalā, ir slikts un nekam nederīgs, bet cītīgi jālasa sastāvu un jāskatās, jāpievērš uzmanībā pārtiks piedevām, jāpievērš uzmanība pievienotiem sāls daudzumam, jāpaskatās, kāda eļļa ir izmantota, vai tur nav kaut kādas neidentificētas augu eļļas, vai margarīns, piemēram, vai tur nav kaut kāda garšas pastiprinātāji. Var sakot, vienmēr tā šiltīte ir jāizlasa. Nākamais produkts ir minēts pārstrādāta vai jēla gaļa. Šī ir tā produktu grupa, kas tiek saistīta uzturzinātnē diezgan daudz ar onkoloģiskajām saslimšanām. Un par pārstrādātu gaļu runājot, tās ir desas, skūpinājumi, žāvējumi, cīsiņi, sardeles, konservi. Viss tas, kas var saturēt dažādas ķīmiskas vielas, pārtikas piedevas, nitrītsāli, kas organismā pārveidojās nitrozīnamīnos un ir kancerogēns, vai benzopirēniem, kas rodās kūpināšanas vai mākslīgo dūmu rezultātā. Un tieši to pašu var pateikt arī par jēlu gaļu un par onkoloģijas riskiem. Tātad jēlu gaļu nevajadzētu lietot uzturā. Tālāk cukurs saldumi, arī ļoti augsts glikēmiskais indeks, ļoti strauji paaugstina cukurlīmeni asinīs un veicina glikācijas procesu ķermenī. Un glikācijas procesi, viņi ir ļoti saistīti ar straujāku novecošanos, ar ādas stāvokli, ar krunku veidošanos, ar šļauganu ādu un ar visu to, kas sievietēm parasti sagādā raizes, tuvojoties menopauzē vai menopauzes vecumā. Tāpēc pārmērīgam cukuru daudzumam ēdienkartē nav vietas. Tieši tas pats runājot par fruktozi. Ja vēl gadus 10 atpakaļ fruktoze bija tāds, skaitījās viens no veselīgākajiem produktiem, tad mūsdienās fruktozei tiek piemērots tādas diezgan tādas sliktā tēla īpašības, jo fruktoze veicina iekaisīgus procesus ķermenī, fruktoze traucē izvadīties urīnvielai, un tas rada skādi locīto veselībai. Fruktoze ļoti patīk aknām, viņas ir stāvā sajūsmā, kad viņas ierauga, kad fruktoze viņām tuvojās, viņas uzreiz no priekiem sāk saražot ļoti daudz taukus. Tātad taukainā hepatoze un fruktoze, tās nav savienojamas lietas. Protams, arī liekais svars tā skaitā. Rūpnieciskā konditorijā, viss tas, kas ir rūpnieciski saražots arī, ko mēs varam nopirkt veikalā, gatavi cepumi, vafeles, konfektes, kūkas, tortes. Es vienreiz lielveikalā intereses pēc paskatījos vienu no tortēm uz to sastāvu un saskaitīju 42 pārtikas piedevas. Es tādu neēstu. Cerams, ka jūs arī nē. Par pārtikas piedevām runājot, ne visas ir sliktas. Tā nav, ka visas ir sarkanajā sarakstā, bet vajadzētu izvairīties tomēr no konservantiem, vajadzētu izvairīties no garšas pastiprinātājiem, no krāsvielām dažādām. Tāpēc lasam sastāvu. Cits nekas mums neatliek, kā lasīt sastāvu. Tālāk arī sāls. Dienas norma sālī pēc Pasaules veselības organizācijas datiem ir 5 grami, bet tā sāls, ko mēs iebaram no sava mājās uz galda stāvošā sālstrauka zupā, ir godīgi sakot pat nekaitīgākā sāls. Lielāko daļu no visas sāls mēs atnesam no veikala. Tā ir maize, tas ir siers, tas ir visādi gatavi ēdieni. Par čipšiem nemaz nerunāšu, arī dažādi cepumi, saldumi, jā, tur visur arī ir sāls un tāpat kā visādas mērcītes, jā, ko mēs varam nopirkt lielveikalā. Tā kā atkal lasam sastāvu. Par fastfood es jau minēju. Tālāk par tiem produktiem, kuriem noteikti vajadzētu būt mūsu ēdienkartē, tie ir pārsvarā pilngraudu produkti.
Tas ir vesels grauds, kuram nav noņemts apvalciņš un nav izņemts ārā dīglītis. Jo tieši apvalciņā vai tieši zem dīglīša atrodas visvairāk šo bioloģiski aktīvo vielu un labās vērtīgās taukskābes, kas dod šim produktam ļoti augstu pievienoto vērtību. Tātad grīķus, rudzus, rīsus, pilngraudu, miežus, attiecīgi visu ļoti daudz produktus, kas no šiem ir pagatavoti, grūbas, miežu putrājumus, pilngraudu makaronus, ko var minēt. Tādus mazāk pazīstams graudaugus, kā piemēram kvinoju vai amarantu, kas uzturvērtības ziņā ir ļoti vērtīgi. Veco labo aizmirsto prosu, kas ir izcils dzelzs un kalcija avots un nesatur glutēnu. Tā kā ceļam galdā šos pilngraudu produktus. Nākamais ir gaļa. Jā, par gaļu varbūt mazliet mazāk un mazliet ierobežotāk daudzumā lietojam sarkano gaļu, kas ir lielops, cūgaļa un jērs. Un vairāk izmantojam ikdienā balto gaļu, kas ir vista, tītars un trusis. Zivs, jo treknāk, jo labāk. Omega-3 taukskābju satura ziņā vērtīgākas būs salsūdens zivis no jūrām un okeāniem, mazāk omegas būs saldūdens zivīs. Bet ar zivīm ir tā, es parasti saku tā, ka ir ļoti labi, ja vismaz 2 reizes ēdienkartē ir zivs un 2 vai 3 reizes ēdienkartē ir gaļa. Tad mums atliek attiecīgi 2 vai 3 dienas bez zivs un bez gaļas, ko mēs gatavojam mazliet tādu veģetārāku ēdienu. Nākamais ir olas. Tādi ir piena produkti. Arī par piena produktiem ir ļoti daudz pretrunu, ļoti daudz arī patreiz arī tādi atvērti pētījumi, bet tas ir tāds ļoti individuāls skatāms jautājums par piena produktiem. Nākamais ir pākšaugi. Jo raibāk, jo krāsaināk, jo dažādāk, jo labāk. Tiem cilvēkiem, kuriem pākšaugi rada problēmas, pie pākšaugiem jāpierod pakāpeniski un organisms jāpieradina pie viņiem. Ir, protams, arī dažādas nianses pagatavošanā un arī ēšanā, kas nozīmē lēna ēšana, ļoti lēna košļāšana. Tas ļoti bieži palīdz cilvēkiem, kuriem ir pākšaugi rada problēmas vēderā, viņiem ilgāku laiku jāpastrādā ir ar muti. Lielais darbs jāizdara mutes dobumā, kad, ja mutē jau sāk šķelties ogļhidrāti, un tur ir dažādi fermenti un amilāze un citi fermenti, kas palīdz to pākšaugu sašķelšanā. Tad lielo darbu mēs izdarām mutē, mazāk būs jāstrādā vēderam. Protams, zaļumi, dīksti, dārzeņi, tā būs šodien mūsu arī galvenā tēma. Augļi, ogas, mērenā daudzumā, nepārspīlējot. Nevajag apēst tos 5 kg zemenes 3 dienās. Mēs vienīgais, ko mēs tādā veidā varam panākt, mēs varam iegūt supervitaminizētu zemeņu urīnu. Un tas arī ir viss. Mums nav organismā krātuves vai bankas, kur uzkrāt šos te ūdenī šķīstošos vitamīnus, kas ir pārsvarā augļos un ogās, lai tādā veidā sev veidot rezerves ziemai. Ja tā būtu, tad būtu ļoti labi, bet diemžēl tā nav. Un organisms izmantos tādā mirklī, tādā ēdienreizē tikai to, cik viņam būs nepieciešams, un visu pārējo mēs izvadīsim ārā. Rieksti sēklas, tad dienas norma skaitās aptuveni 30 grami, tā ir, varētu teikt, ēdamkarote. Arī nepārspīlēt, ļoti daudz kalorijas tur ir, tāpēc nevajadzētu ar to pārspīlēt. Un nerafinēta eļļa, olīveļļa, par to es vēlāk arī pastāstīšu mazliet sīkāk. Tā, ejam tālāk. Tad mūsu šodienas galvenā tēma, kā apēst garšīgi dārzeņus, jo ir viena burvju garšviela, slepenā garšviela. Kādreiz bija tāds pastāstīns, es viņu mīlu bieži atkārtot, jo man viņš ļoti patīk,
dzīvoja tantīte un onkulīts, garu mūžu ilgi kopā nodzīvojuši, un tad tantīte aizgāja uz debesīm, un onkulīts palika viens pats, un viņš mēģināja izmantot sieviņas atstātās receptes, un mēģināja gatavot pēc viņas receptēm, un tas ēdiens kā negaršo, tā negaršo. Nu kaut kas vienmēr pietrūkst. Un tad viņš atcerējās par tādu trauciņu, garšvielu trauciņu, kas sieviņai bija nolikts plauktiņā, un viņš atcerējās, ka viņa vienmēr paņem to trauciņu, paņem šķipsniņu un ieber ēdienā. Nu, ja man tagad būtu tāda iespēja jums uzdot šo jautājumu, tad es jums pajautātu, kā jums šķiet, ko viņš no trauciņa piebēra ēdienam. Atbildes man nebūs, tāpēc nekas cits neatliks, kā pašai vien atbildēt. Un tajā trauciņā bija ielikta maza zīmīte, un uz zīmītes bija uzrakstīts mīlestība. Tālūk, tā kā gatavojam ar mīlestību, domājam labas domas gatavojot, un tad arī tas ēdiens nesīs mums maksimālu labumu un būs dziedniecisks. Un jautājums par to, vai dārzeņi ir garšīgi, tad es teiktu, ir daži dārzeņi, kas ir garšīgi, tādi paši pliki, bet ir daži dārzeņi, es, piemēram, nevaru iedomāties, kā es varētu apēst kā lē kāpostu. Tādu pliku nograust. Diez kas nav, ne pēc kā negaršo. Un tāpēc ir vairākas vielas un ir vairāki paņēmieni, kā tos dārzeņus padarīt pēc iespējas garšīgākus. Un kā vienu es minēšu to saucamo umami garšu, jeb tā ir tā saucamā garšīguma garša, kuru nav iespējams nekādīgi noraksturot. Nevar pateikt, tā ir salda, skāba, sāļa, asa un rūgta kombinācija. Nav iespējams noraksturot to, kā šī te umami garša iedarbojās uz mūsu mēles, uz mūsu garšas kārpiņām. Pēdējā laikā jau pat saka, ka mums esot uz mēles sestā garšas kārpiņa, tā saucamā umami garšas kārpiņa, kas tieši ir specializējusies šīs te umami garšas uztveršanā. Vairāk kā 100 gadus atpakaļ viens Japānis, staigājot ar jūras krastu, pavisam netīšām nonāca pie secinājumiem, ka šī te jūras zāle, kas saucās kombu, un viņu pievienojot ēdienam, ļoti izmainās ēdienu garša. Un tas arī bija iemesls, kā tika atklāta šī te umami garša. Japānā tā ir garšviela dabīgā veidā iegūta, kas stāv Japāņiem uz galda, un viņi to lieto. Pēdējos gados gan tā vairs nav dabīgi iegūta, bet jā. Šī te umami garša, viņai ir tas saucamais nopaļotais nobeigums. Un tātad produkti, kas satur šo umami garšu, viņi ir diezgan daudzi. Sēnes, saulē kaltēti tomāti, spināti, zaļā tēja, selerijas sakne. Tur no dabas jau ir šis te mononātrie glutamāta sāls klāt. Un jūs paši zinat, ka, piemēram, ja selerijas sakne nogriežat šķēli un kā karbonādi izcep uz pannas vai cepeškrāsnī, principā varētu pat nepielikt sāli un citas garšvielas, ka viņi garšotu tīri ok. Pētersijas sakne tiesa gan arī tieši tāpat, es te neesmu pierakstījusi. Un visi fermentētie produkti, viņi arī satur šo te umami garšu. Tad, kad mēs veikalā pērkam sojas mērci, tad skatāmies noteikti, lai tur būtu uzrakstīts, ka tā ir dabīgi raudzēta. Tas būs tā atkal pievienotā vērtība šim te produktam. Un vēl labākā variantā, ja mēs pirktu dabīgi raudzēt ar samazinātu sāls daudzumu. Man te tā bildīte ielikusies, godīgi sakot, pavisam netīšām. Es tagad tikai ievēroju, bet jā, Kikemonam ir ļoti labas šīs tā dabīgi raudzētās sojas mērces ar samazinātu sāls daudzumu. Ir lielās pudelēs, litra pudelēs un ir šitādās maziņos piņģirotiņos arī nopērkam visos lielveikalos. Tāda vēl ir tāds produkts kā zivju mērce, tādās mazās pudelītēs tirgojās. Tad, kad viņu atnes no veikala un pagaršo uz mēles gala, tad liekas ārprāts zeme atveries, kā kaut ko tik pretīgu vispār var apēst. Bet ticiet man, burtiski viens piliens pie zupas pārvērtīs jūsu zupu līdz nepazīšanai vai pie dārzeņu sautējumiem.
vai pie kaut kādām saļajām biezputrām, principā da jebkur. Rauga pārslas arī ir tāds produkts, kas satur šo te umami garšu, ko var nopirkt bioloģiskajos veikaliņos, ekoloģiskajos veikaliņos. Pievienotā vērtība šīm rauga pārslām ir, ka viņas satur ļoti daudz B12 vitamīnu. Tas ir topa produkts, principā, vegāniem un veģetāriešiem, jo arī olbaltuma daudzums viņās ir daudz. Viņām ir šī tā saucamā umami garša, garšīguma garša, jeb tā ēdienu garšu nopaļots nobeigums. Fermentētie sieri, jeb ilgi izturētie parmeģāno, piemēram, tipa sieri, kas ir diezgan trekni, bet arī viņiem ir šī te umami garša. Tātad, es jau esmu jau atbildējusi uz šo te jautājumu, tātad liekam klāt dārzeņiem visus šos te produktus, kuriem ir šī te umami garša. Es tur esmu pieminējis tikai dažus, protams, ka viņi ir daudz vairāk. Arī sīpoli un arī ķiploki satur šo te garšu. Tātad liekam to visu klāt. Ja mēs liekam klāt, piemēram, saulē kaltētus tomātus, kā mērcīti klāt pie dažādiem tomātiem, tad tā būs skābā garša. Un ja mēs liekam kaut kādu skābo garšu, tad mums jāpadomā pie tā, lai mēs to varētu to skābo garšu nolīdzsvarot ar kaut ko saldu. Salds plus skāps, tā ir kulinārijas klasika. Tāpēc, ja mēs taisam mērcīti, piemēram, no kaltētiem tomātiem, viņus sablenderējam, tad mums jāpievieno klāt arī varbūt arī sarīvēts mazdrusciņu parmas tipa siers vai parmeģāno vai džuigas siers mūsu pašu Latvijā ražotais. Un tas ēdiens uzreiz iedos tādu nopaļotu nobeigumu. Kopā ar dārzeņiem garšos lieliski. Un mēs katrs varam mājās taisīt eksperimentus, un mēs zinām, kā garšo buljons, ko mēs gatavojam ikdienā. Un, ja mēs pamēģinātu uzvārīt tādu pašu buljonu, bet pievienot viņam vai nu mazlietiņ sojas mērci, vai mazlietiņ kaltētas jūras zāles, vai arī to zivju garšvielu, tad jūs varētu salīdzināt, tad jūs saprast, par ko es šeit runāju. Kas attiecās uz kaltētām jūras zālēm, protams, var nopirkt speciālās paciņās, specializētajos veikalos un pievienot tās ēdienam, bet es personīgi mājās daru ļoti vienkārši. Es lielveikalā nopērku suši tās lapas, suši nori lapas. Viņas ar šķērītēm ļoti smalki sagriežu, ļoti smalki. Un tas man stāv ievietots trauciņā, un tad, kad man vajag, tad es viņas pievienoju gan buljoniem, gan zupām, gan sautējumiem, visur, kur tas ir nepieciešams. Tā kā arī jūs varat tā darīt. Runājot par garšvielām, dārzeņus pagatavot bez garšvielām, laikam tiešām nebūs diezgan apetīti veicinoši. Tāpēc izmantojam šīs te garšvielas. Kāpēc es izvēlējusies tieši šīs garšvielas? Tāpēc, ka šīs tieši ir visvairāk pētītas un tieši onkoloģisko saslimšanu sakarā viņas ļoti veicina. Jo lielākai daļai no viņām ir tādas īpašības, kas nomāc šūnu, ceļošanu tālāk, kas viņas paaugstina organismu jūtību pret ķīmijterapiju un arī visām citām terapijām, arī staru terapiju vai medikamentozo terapiju. Viņām visām ir ļoti izteikts pretiekaisuma, antioksidantu īpašības un principā diezgan liels pretvēžu potenciāls. Tāpēc izmantojam kurkumu vienmēr kopā ar pipariem, jo kurkumīns ir viņam tā biopieejamība ir diezgan zema, un ja mēs kurkumai pieliekam šipsniņu melnos piparus, tad mēs ļoti daudz reižu palielinam šo te biopieejamību. Un kurkumu nokļūstot mūsu gremošanas traktā, zinās savu ceļu, kas viņai ejams, ja viņi ies kopā pārīti ar pipariem. Ja viņi ies viena pati, tad viņi tur sāks maldīties. Tāpēc vienmēr šo te paturiet prātā un atceraties kurkuma plus melnie pipari. Krustnagliņa labāk samalt vai piestiņā sarīvēt un viņu apēst, nevis izvilkt no gurķu burkas un nolikt šķīvja malā. Tāpat kanēlis ir ļoti daudz pētīts onkoloģisko slimību sakarā. Ingvers, kardamons, lavanda,
timjāns, oregano, un kas attiecās uz tiem zaļajiem garšaugiem, kas ir kaltētā veidā, viņi nezaudē savas īpašības. Tagad vasara nāk, ēdam svaigus, bet arī kaltētā veidā šīs visas īpašības šiem garšaugiem saglabājās. Es gribu vienkārši, tā teikt, ieteikt vienu super garšīgu garšvielu maisījumu, ja to tā var nosaukt, ko var iegādāties manās garšās, kas ved garšvielas no visas pasaules, un mēs viņas Latvijā varam iegādāties. Un tas ir tāds maisījums, kurā ir grauzdēti sīpoli, baravikas, šitakī sēnes, kūpināti ķiploki un melnās sezama sēklas. Un arī visām šīm pievienotajām vielām arī ir ļoti izteikti antikancerogēnās īpašības. Un tādu mēs varam pasūtīt tādu pulverīti, te bildītē var redzēt, kāds viņš izskatās, viņš atnāk smukā paciņā, un tad mēs viņu pievienojam klāt vai nu šo te sarkano palmu eļļu, kas no palmu kodoliem ir gatavota ar ļoti augstu beta-karotīnu līmeni, un tātad A vitamīnu. Vai nu arī mēs viņus varam vienkārši ar jogurtu vai ar krējumu sajaukt, vai ar olīveļu, vai ar gīs viestu, kurš izmanto mājās. Un tad mēs iegūstam tādu kā pastēti, ko mēs tiešām varam smērēt gan uz sviestmaizēm. Mans vīrs, piemēram, ēda tādu maizi un prasīja, vai tur gaļa arī ir klāt. Viņam likās, ka tur ir gaļa. Bet tur, protams, gaļa pat blakus nav stāvējusi. Bet mēs varam arī taisīt to tā kā tādu mērcīti un pie cepeškrāsnī ceptiem dārzeņiem vai pie svaigiem salātiem vai piemest vienkārši tādā kaltētā veidā pie zupas vai pie jebkādiem salātiņiem, un tas tikai to garšu vienkārši uzlabos. Vispār, kur pirkt šīs garšvielas, par kurām es te runāju, protams, viens no tādiem veikaliem ir šīs te manas garšas, vai arī tie ir mani personīgi iecienītākie, tāpēc es jau te beigās esmu pierakstījis, un visas citas bodes arī meklējiet savas, jums katriem droši vien ir savi favorīti, es visbiežāk izmantoju tieši šīs. Un viņās visās var pasūtīt arī internetā, un jums atnāks paziņojums, jums atliks tikai aiziet uz pakomātu un izņemt paciņu. Ļoti ērti un ļoti izdevīgi. Tad, kad mēs runājam par zaļajiem salātiem un par visu kaut ko, kur mēs izmantojam garšvielas, mēs lielākoties izmantojam olīveļu. Un olīveļa ir eļļu karaliene. Tad tiešām ir visvairāk pētītā eļļa. Viņai atrastas ir visvairāk tādas ārstnieciskās īpašības vai veselību ietekmējušās īpašības, gan saistībā ar sirds asinsvadu sistēmu, un holesterīnu, un infarktiem, un insultiem, un asinsvadu stāvokli kā tādu. Un viņi arī ir šajā te vidusjūras diētā, kas skaitās viena no labākajām uztura konsekvencēm. Un šajā te vidusjūras diētā olīveļas ieteicamais daudzums ir no 4 līdz 6 teikarotēm, un nevajag baidīties, olīveļa nebūs tā, kas veicinās svara pieaugumu. Toties tur būs tādi dažādi polifenolu savienojumi, mononepiesātinātās taukskābes, kas ir omega-9 taukskābe, skvalēns, fitosterīni, fenoli, ļoti daudz dažādi ķīmiski, bioloģiski aktīvi savienojumi, un katram no šiem savienojumiem ir sava specifiskā ietekme uz mūsu ķermeni un uz mūsu veselību. Šie savienojumi, īpaši fenolu savienojumi, viņi cīnās ar brīvajiem radikāļiem. Mēs kaut ko apēdam, tādu, kur ir pārtiks piedevas, vai kādu kūpinātu gaļas gabaliņu, vai kaut ko tādu, nezinu, ar krāsvielām bagātinātu tortīti, un mums organismā sarodās daudz šie te brīvie radikāļi, kurus vajag ļoti ātri, ļoti steidzīgi noneitralizēt. Vai arī, piemēram, šašlikus, kad mēs apēdam, mums vajag ļoti ātri šos te brīvos radikāļus noneitralizēt. Un tad mēs ēdam salātus ar olīveļu un citronu sulu. Un tas būs tas antioksidantu bāze, kas palīdzēs cīnīties ar brīvajiem radikāļiem. Lūk, un attiecībā uz ķīmijterapiju, tad, jo mums būs labāks mikrobioms, zarnās mītošās baktērijas, kas tur mīt apmēram pēc svara 2 kilogrami,
Un viņi ļoti ātri izvada ārā visus šos aktīvos metabolītus pēc ķīmijterapijas. Tā kā olīveļu noteikti izmantojam, mājās viņai jābūt, bet mēs ieejot lielveikalā varam nopirkt vairākas. Mēs varam nopirkt, mums vajadzētu, lai mums mājās atrodas tikai extra virgin, nerafinēta, vislabāk nefiltrēta, bet varbūt arī filtrēta. Olīveļa, kas ir ar augstu bioloģisko vērtību, ļoti vērtīga, ļoti veselīga un ar šīm dziednieciskajām īpašībām. Tā ir šī eļļa. Nevajadzētu mājās atrasties rafinētām eļļām, eļļām ar nosaukumiem pomance. Es esmu šeit atradusi piemērus, pudeles uzrakstīts. Vai eļļas ar nosaukumiem sans, arī šeit ir piemērs uz pudeles. Un ņemiet vērā, ka vienam un tam pašam ražotājam var būt gan super labā šī eļļa, un šī eļļa viņa pēc būtības tā ir olīvu sula, jo viņa ir iegūta ar augstās spiešanas metodi, kad veselas olīvas ieliek augstajā presē, viņa tiek saspiesta un ārā iztek olīvas suliņa. Tā ir šī extra virgin, nerafinēta, nefiltrēta olīveļa. Ļoti bieži veikalā redz cilvēkus, kas paņēmuši 2 eļļas pudeles rokā pret gaismu skatās. Vienā peld biezumi, otra dzidra. Un ja šīs abas ir extra virgin olīveļas, tad man tā vien gribās pieiet tam cilvēkam klāt un pateikt, ņemiet to ar biezumiem, bet visbiežāk tā ar biezumiem tiek atlikt atpakaļ veikalu plauktā. Kāpēc cilvēkiem priekšstat, ka tas, ja tur ir biezumi peld, tātad kaut kas slikts un kaut kāds duļķis, kas galīgi nav vajadzīgas. Tā kā ar biezumiem būs labāk. Esam nonākuši līdz kāpostiem. Katru dienu, es uzskatu vispār, ka cilvēkiem katru dienu ēdienkartē vajadzētu būt kaut kam no kāpostiem. Man pašai vienmēr leduskapī stāvēs kāds no šiem produktiem, un ja es būšu nodzīvojis dienu, kad man nebūs radusies iespēja apēst kaut ko no kāpostiem, tad es vakarā nogriezīšu vienkārši kāpošu šķēlīti un vienkārši nograuzīšu, lai es savu dienišķo normu ar kāpostu ēšanu būtu izpildījusi. Tātad briseles kāpostiņi, brokoļi, kalē kāposti, pakčoji kāposti, ķīnas kāposti, puķu kāposti. Pie tās pašas klases pieder arī rukola, pieder redīsi, pieder rutki, pieder sinepes, kolrābji, kāļi un mārutki. Tie visi ir krustziežu dzimtas dārzeņi, un šiem krustziežu dzimtas dārzeņiem ir ļoti izteikts antikancerogēnās vielas sastāvā, kas kavē vēža veidošanos, gan esoša, gan vēl neesoša, jo viņi neutralizē šos heterocikliskos amīnus, kas rodās cepšanas procesā, un tāpēc šie kāpostveidīgie ir identificēti kā ļoti labs pretvēža līdzeklis. Protams, jūs jau paši saprotiet, nekad nebūs tā, ka kāds no onkoloģijas izārstēsies ēdot tikai kāpostus, tā, protams, nebūs, bet kā palīglīdzeklis un kā viena no uzturu sastāvdaļām, tas ir lieliski. Šajos kāpostveidīgos ir viena viela, kas nav citos dārzeņos atrodama, un tas ir sulforafāns. Un tas ir sēru saturošs savienojums, kas piedod to mazliet tādu aso garšu kāpostam. Un vislabāk organismā mēs šo sulforafānu varēsim izmantot, ja mēs gatavojot liksim klāt sinepju sēklas vai sinepes. Ja mēs viņus salātiņus, piemēram, jaucam ar olīveļu, tad liekam klāt sinepju sēkliņas vai pieliekam pusteikarūtītas sinepes. Tad nebūs sāls arī jāliek, jo sinepēs jau sāls ir, un arī cukurs jau ir sinepēs. Tā, par dīkstiem runājot. Dīksti tas ir, es teikšu tā, super bumba, kas mums ir pavelti, tikai mums ir jāpieliec mugura un pie viņiem jātiek. Ļoti daudz B-grupas vitamīni, ļoti daudz C vitamīni un daudz dažādi bioloģiski savienojumi. Tad, kad mēs to dīkstu, to sēklu vai to graudu izdiedzējam,
tad vismaz 3 reizes samazinās kaloriskā, jeb enerģētiskā vērtība. Nu, ja, piemēram, griķiem ir apmēram 330 kalorijas, nu, vārītiem griķiem, tad, ja mēs izmantojam zaļos diedzētos griķus, tad šī enerģētiskā vērtība būs aptuveni 100 kalorijas. Bet bioloģiskā vērtība arī attiecīgi 3 reizes būs augstāka un lielāka. Tāpēc mēģinam diedzēt visu, ko var izdiedzēt. Mēs varam mandeles diedzēt, mēs varam zaļos griķus diedzēt, mēs varam dažādas sēkliņas diedzēt. Ja mums pašiem slinkums diedzēt, gal galā mēs varam aiziet uz veikalu un nopirkt jau gatavus dīkstus. Kur viņus pielietot? Nu, ļoti plašs lauks, kur viņus pielietot, gan dārzeņiem, gan zupām un sviestmaizēm, kaisīt virsū, dažādos pildījumos, pie brokastu pārslām mēs varam likt, mēs varam saldējos ēdienos izmantot, mēs varam salātos likt un kokteļos un smūtijos blenderēt. Un, piemēram, tāds ļoti iecienīti dīksti, viņš sauc veikalā par mikrozaļumiem, ir rukolas mikrozaļumi un redīsu mikrozaļumi, jo tieši šajos dīkstos ir ļoti daudz rūgtvielas, un rūgtviela ir tā rūgtā garša, ko mēs ikdienā apēdam pārāk maz. Tāpēc šis ir viens no veidiem, kā tikt pie rūgtās garšas, un šī rūgtā garša mums organismam ir ļoti nepieciešama, un viens no tādiem labiem darbiem, ko rūgtvielas mūsu organismā dara, tas ir palīdz žultī labāk izdalīties. Un, ja mums labi darbojās viss, kas saistīts ar žults atteci un ar žults konsistenci un sastāvu, un tas viss veicina zarnu peristaltiku, tas palīdz labāk sašķelties 12 pirkstu zarnā taukiem, tātad arī D vitamīnam, A vitamīnam, K vitamīnam, kas ir taukos šķīstošie vitamīni. Un tas viss ļoti pozitīvi ietekmēs mūsu veselību. Tā kā mazliet rūgtumiņa nāks tikai un vienīgi par labu. Zāles un nezāles. Es esmu izvēlējusies šādu te 4-nieku. Parunāšu par katru atsevišķi, par nātri, par gārsu, par pieneni un par laksi. Tātad nātre. Mazās zaļās nātrītes, kas nu jau ir paaugušās, nu jau manā mežmaliņā jau diezgan brangas izaugušas, tātad antioksidantu avots, C vitamīna, karotinoīda, chlorofila avots. Ko tas viss dara? Tas palīdz izvadīt urīnskābi, tātad tas ietekmē mūsu locīto veselību, mazina iekaisumu organismā, arī darbojas kā žūldzinējs, jo arī nātrei ir šīs te rūgtā garša sastāvā sagaršojama. Tas viss sekmē gremošanas ļoti tādas atjaunošanos. Tas sekmē zarnu peristaltiku, līdz ar to tas sekmē uzsūkšanās funkcijas, uzturvielu uzsūkšanās funkcijas, kopumā uzlabo asins sastāvu un iesaistās arī organisma atjaunošanās procesos. Un arī nerviem nāks par labu, jo acetilholīns ļoti iesaistās nervu impulsu pārvadē. Tātad nātrīti noblanšēt ar vārošu ūdeni, pēc tam ar augstu ūdeni strauji, lai nezaudēs skaisto zaļo krāsu, un vāroju ģimenei zupu. Ja jūs pieliksiet pāris tādas nātrītes klāt, tad neviens gailis pakaļ nedziedēs un neviens no mājiniekiem pat nenojautīs, kā jūs esat uzlabojuši šo ēdienu. Tāpat salātos, tāpat dažādos sautējumos. Pienene. Ļoti skaisti, patreiz zied, viss ir dzeltens. Priecājos, staigāju pa savu mauriņu, priecājos un ik pa laikam izbakstu kādu saknīti arī ārā. Un pieneņu sakne, tāpat kā pieneņu lakstos un ziedos, arī šīs te rūgtvielas ļoti daudz ir, dažādi antioksidanti, luteīns, kas arī skaitās pretvēža līdzeklis, beta-karotīni, vispār visi karotinoīdi, kālijs, piemēram, šajās pieneņu lapiņās ir vairāk kā spinātos un C vitamīns vairāk kā citronos. Tā kā novērtējam to, ko mums daba dod,
un sniedzamies pēc tā. Gārsa, mīstā gārsa vai godā celtā gārsa, es nezinu, kā to nosaukt, izradiņu tas ir problemātiski, tikt no viņas vaļā, tas ir šausmu darbi, bet tā var ēst, ja negrib ravēt. Tātad kādreiz senos laikos tā skaitījās kā ģikt zāle, ar kuru ārstēja podagru. Tātad viņa ļoti sekmē šo te urīnvielas izvadīšanos ārā. Citos rakstos gārza tiek nodēvēta par Latvijas spinātiem. Dzelzs satura dēļ, ļoti augstā C vitamīna satura dēļ, arī pektīns ļoti daudz ir. Un tas nenozīmē, ka gārsu vajag tikai likt uz gaļas dēļa, griezt ar nazi un ēst svaigā veidā salātos. Mēs viņu varam integrēt dažādos plācenīšos, dažādos sautējumos un jau arī likt klātai manas pieminētajā zupā. Nu un laksis, lai gan ir aizsargājams augs, dārzos viņu var audzēt un ir ļoti daudz cilvēku, kas savās mājās dārzā audzē laksi, man arī laksis aug. Un labā ziņa ir tā, ka mēs viņu varam nopirkt arī jau sakaltētā veidā un izmantot nesezonā. Un izmantot mēs viņu visu varam visā pilnībā, gan lapas, gan ziedus, un nebaidīties par to, ka tur būs atšķirīga uzturvērtība. Un atkal jau pieminētie antioksidanti, fermenti, vitamīni, dažādas ēteriskās eļļas, kas stimulē gremošanu, labvēlīgi ietekmē asins sastāvu, attīra ādu, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas darbību, pātrina vielmaiņu, un viņām ir ļoti izteikta baktericīda iedarbība. Laksī, tāpat kā sīpolos, un tāpat kā ķiplokos, un tāpat kā puravos un maurlokos, ir ļoti daudz allicīna. Un allicīnam arī ir izteikts pretvēža īpašības un ļoti izteikts baktericīdas un pretvīrus īpašības. Tā kā, jā, ēdam lakšus, kamēr vēl ir svaigi. Ja nebūs svaigi, ēdīsim kautētas. Šeit es esmu ielikusi tādu mazu tabuliņu, kur mēs varam salīdzināt C vitamīnu. Un mēs varam redzēt, ka, piemēram, C vitamīns upenēs ir 200 mg, bet bēržu lapās 2800. Ja mēs vispār paskatāmies uz šiem cipariem šajā tabuliņā, kas ir savvaļas augos, un salīdzinām ar šo tabuliņu, kas ir kultūra augos, nu tad ko man te daudz komentēt? Te viss ir skaidri un gaiši pateikts. Ejam mežā. Labi, es esmu nonākusi jau līdz recepšu sadaļai. Un ko pirmo slaidu es ielikusi 3 dažādus rullīšus. Nu, tas bija tas, kas man ienāca prātā tāds pirmais, kad mums nevajag iekoncentrēties tikai, piemēram, uz visiem pazīstamajiem sushi rullīšiem, kas ir ietīti norī lapiņā, bet arī norī lapiņa ir ļoti vērtīga uzturviela ziņā, ļoti vērtīgs produkts. Ar tādu, es varētu teikt, ka sastāvā tieši tāpat kā smilšēršķos, arī norī lapās ir mikroelementu, multivitamīnu un bioloģisko aktīvu esence. Bet mēs varam tos pašus dārzeņus, tos pašus rīsus vai prosu vai grūbas, piemēram, saiņot iekšā, piemēram, jaunajās svaigajās kāpos lapiņās. Mēs varam nopirkt rīspapīru veikalā un uztaisīt tādus sainīšus, kas ir rīspapīrā ietīti. Klāt mērcītes trauciņā un vienkārši fantastisks pusdienu vai uzkodu vai cienesta variants. Tad, kad es jums tagad par tām receptēm, te nebūs receptes ar gramiem, ar miligramiem, ar pagatavošanas veidu, cepšanu, minūtēm, izturēšanām. Te būs vienkārši idejas ierosmei, kā apēst daudz un dažādus zaļumus un dārzeņus, kas mums ir pieejami. Mēs varam zupas vārīt, un vienalga, kas tā būs par bāzi. Vai tur būs kāds augu piens pamatsastāvā, vai tur būs rūgušpiens, vai kefīrs, vai paniņas, vai buljons, piemēram, vai kefīrs, vai krējums. Nu, to katrs izvēlās pēc nepieciešamības, pēc gal galā arī pēc tā, kas mājās leduskapī pieejams.
un liekam klāt visu, ko mēs varam dārzā un mežā savākt. Mēs varam to visu atsvaidzināt ar svaigiem zaļumiem, ar gurķiem, pētersīļiem, lokiem, ķiplokiem un, protams, olīveļas, sāls, pipari neiztrūkstoši. Tātad zupas varam vārīt. Varam stampāt un gatavot pesto. Viss, kas ir sastampāts, tas viss saucās pesto. Mēs varam stampāt pētersīļus un selerijas un lakšus un nātres. Mēs varam taisīt lakšu pesto, pētersīļu pesto, nātru pesto. Pamatā šiem visiem pesto būs rieksti, siers, olīveļa un citronu sula. Pārējo mēs tur visu varam, teiksim, uzlabot ar dažādām garšvielām, ar dažādiem riekstiem, ar dažādiem sieriem, mainot proporcijas. Citronu sulas vietā mēs varam izvēlēties, ja mums leduskapī aizķēries no rudens ir, piemēram, smilštērkšķu sula, mēs varam izmantot, nav obligātam jābūt citronam, mēs varam dzērveņu sulu izmantot. Mēs varam olīveļas vietā izmantot, piemēram, tumši zaļo, ļoti aromātisko ķirgju sēklu eļļu vai sezama sēklu eļļu. Var sakot, domājam, teiksim, mēģinām likt lietā savu radošo iztēli, lai uztaisītu kaut ko garšīgu, veselīgu un sātīgu. Mēs varam blenderēt kokteļus vai smūtijus dažādus taisīt. Likt klāt kaut ko zaļu vai kaut ko atsvaidzinošu, kaut ko saldu. Un atkarībā no tā, kādiem mērķiem mēs to smūtiju izmantosim, mēs padomājam arī par to, vai mums tur vajadzēs kaut ko no proteīna pievienot, vai mēs varam iztikt bez. Tāpēc tas ir tāds individuāli izcināms jautājums. Tad, kad es rādīju tos rullīšus, tur piestāvētu arī šis attēls, kas ir cukīnī, jaunais kabacītis, kamēr ir vēl maziņi, kuriem sēklotne vēl nav ritīgi nobriedusi un ir tādi ļoti maziņi un niecīgi. Mēs ar dārzeņu izojamo nazīti varam sagriezt tādās plakanās strēmelītēs un tīt iekšā viss kaut ko. Sākot ar biespienu, beidzot ar rīsiem, prosu, kas vien ar humusu, ar pesto izmantot. Mēs varam šais sainīšos dekorēt to visu ar krāsainiem dārzeņiem, ar svaigiem zaļumiem, ar gārstas lapiņām, pieneņu lapiņām, visu, kas vien ienāk prātā, svaigiem dīkstiem. Runājot par tiem kokteļiem, tur viss pavisam vienkārši. Mums ir vajadzīgs kaut kas zaļš, mums vajag klorofils, mums vajag šie te ļoti bagātā antioksidantu bāze, kas ir zaļumos, mums vajag kaut ko saldu, kopā ar kaut ko skābu, mums vajag šķidrumu, ar ko mēs to visu atšķaidīsim, un būtu labi, ja mēs pievienot kaut ko arī tādam krēmīgumam, lai tas kokteilīts mums sanāk tāds mazliet krēmīgs. Un tad vēl papildus visādi labumi, kāds tur varbūt riekstus liks vai sēklas liks vai kaut kādu ķirvju sēklu proteīnu vai kaut kādu citu proteīnu vai sojas proteīnu. Tur var izvēlēties ļoti daudz, ko tas jau arī tas viss būs atkarīgs no mērķa, kādam mēs to kokteili gribam pagatavot. Un arī to šķidrumu mēs varam izvēlēties ūdeni, mēs varam izvēlēties buljonu, mēs varam izvēlēties sojas pienu, mandeļu pienu, dažādus citus riekstu pienus, protams, vēlams bez cukuru piedavām. Un tādā veidā sablenderējot, mēs iegūsim kaut ko ļoti veselīgu, kaut ko ļoti gardu, bet ar tiem smūtijiem ir tā, ka es neesmu tāds, piemēram, smūtiju piekritējs, kad es teiktu, ka smūtijus var ēst visu cauru dienu, 3 reizes dienā vai katru rītu brokastīs. Es tā nedomāju. Principā smūtijs ir jāuztver kā ēdiens, un problēma ar smūtijiem ir tāda, ka mums viņš ļoti pārāk īsu brīdi atrodas mutes dobumā. Tāpēc ideālā variantā, ja mēs to pagatavoto smūtiju ēstu ar teikaroti, ļoti lēni, un katru malku, ko mēs paņemam mutē, mēs viņu tur mazliet arī paturam, lai mums izdalītos siekalas, un tas viss sajauktos ar siekalām. Jo siekalas mums ir vajadzīgas pirmkārt dēļ enzīmiem, kas viņās ir,
un dēļ dažādām vielām, piemēram, lizozīmes tur ir, kas palīdz atbrīvoties no kaut kādiem nevēlām baktērijām, ko mēs varētu apēst. Tas ir siekalu pamata funkcija un pamata uzdevums neutralizēt visu slikto, kas ir iekļuvis kaut kādā veidā mūsu mutē. Tāpēc labāk to darīt ļoti lēni, vai ar resno salmiņu, vai ar karotīti. Var sakot, kā lai saka, dzert smūtiju košļājot. Vai vēl labāk var darīt tā, ka smūtijā ieliek, piemēram, riekstus nevis sablenderētus, bet ar nazi sasmalcinātus. Un tad, kad jūs paņemat to smūtiju mutē, tad mums sanāk nekas cits nesanāk, kā košļāt šos te mazos riekstu gabaliņus. Bet nepārcentaties. Man ikdienā es diezgan bieži uz konsultācijām nāk cilvēki, kas man stāsta, kā viņi gatavo superveselīgos smūtijus, kas ir maksimāli veselīgi uztaisīt. Nu tā, ka maksimāli veselīgi. Un tur ir gan sēklas, ir gan eļļa, gan avokādo, gan kaut kāds pievienoti riekstu sviesti papildus vēl. Nu, var sakot, beigās sākot rēķināt, sanāk, ka cilvēks ar tādu vienu smūtīgu glāzi apēd 700 kalorijas. Nu, un ja tas tā ir katru dienu, un ja cilvēkam mērķis ir svars, tad nekas labs no tā nesanāks. Varbūt ir kādi cilvēki, kam tas būs super ieteicami un ļoti vajadzīgi pēc atveseļošanās periodā, pēc smagām terapijām, pie spēka izsīkumiem. Tieši tad tas būs laikā. Bet atveseļošanās periodā jau, kad ir cilvēks jau sāk domāt par to, kā savu dzīves kvalitāti uzlabot, varbūt tik pārmērīgi kalorijām pārbagāts smūtijs nebūs tā labākā izvēle. Tāpēc domājam, ko mēs tur liekam, un par katru produktu, ko mēs liekam savā blenderī, mēs domājam, kādam nolūkam mēs to gribam tur pievienot. Tātad pamat formula – salds, zaļš un skāps. Un vēl pavisam maza, es jau tuvojos noslēgumam, un vēl pavisam maza piepildīte, kad nevajadzētu greipfrūtus un šos jau pieminētos zaļumus un ķiplokus lietot kopā vienā ēdienreizē ar medikamentiem. Jo ir ļoti daudz medikamenti, kas reaģē ar šiem te produktiem, un šie te produkti var kaut kādā veidā pastiprināt vai pavājināt medikamentu iedarbību. Atsevišķi jā, bet vienā ēdienreizē kopā noteikti nē. Nu, lūk, un tad beidzamais slaids. Mums nav jādomā tikai par ēšanu, un es esmu no tiem speciālistiem, kas es vienmēr esmu uzsvērusi un turpināšu uzsvert, kad ēšana nav pirmajā vietā, pašā pirmajā vietā. Tāpēc, ka ja nebūs tās aktivitātes, ja būs slikts miegs, ja nebūs labs garastāvoklis, ja mēs dzīvosim patstāvīgā stresā, tad tai superveselīgai ēdienkartei, godīgi sakot, nebūs īsts jēgas. Tā būs kārtējā kampaņa, kas kaut kad ļoti ātri sāksies un tikpat ātri arī beigsies. Tāpēc jādomā kompleksā. Mums jādomā, lai mums būtu labs miegs, mums jāaiziet gulēt līdz 10:30, jo īpaši sievietēm, ja mēs gribam no rīta celties labā garastāvoklī un vēlams pirms gulētiešanas vismaz 3-4 stundas nēst, lai vēders ir tukšs gultā kāpjot. Un ļoti jārūpējās par miega kvalitāti un nevajag līst telefonos, zilajās gaismās un ļoti apgaismotā istabā. Nu labi, tā nav šī dienas tēma, bet par to es varētu runāt arī ilgi un dikti. Var sakot, labs miegs, veselīgs uzturs, patīkama vide, kurā mēs atrodamies, arī tā vide, kas mums ir apkārt, patīkami cilvēki mums apkārt, regulāras fiziskās aktivitātes, dažādas fiziskās aktivitātes, staigāšanās un pastiepšanās un elpošana un viss kaut kas, tagad tuvojās vasara, peldēšanās un riteņbraukšana. Un šai sakarā es jums varu pastāstīt vienu tādu. Man bija viena paciente, kura dzīvoja daudzstāvu mājas 5. stāvā un kurai bija ierobežota izkļūšana no dzīvokļa. Un tad, kad mēs runājām par fiziskajām aktivitātēm, viņa tā ātrumā nevarēja izdomāt,
nu, ko viņa tur īsti darīs. Un tad es viņai tur visu kaut ko ieteicu. Un pēc tam mums bija konsultācija atkārtotā, un viņa darīja tā. Viņai dēls atveda kāršu kavu, viņa nolika kāršu kavu pie loga uz grīdas un pārnēsāja pa vienai kārtī, pieliecoties, paceļot uz savas dzīvokļa otru tālāko stūri un nolikt uz grīdas. Un tas viņas dienas galvenais uzdevums bija pārnēsāt šīs te kārtas, visu to kāršu kavu. Tā kā arī tās ir fiziskās aktivitātes, jo ja viņa to nedarītu, viņa sēdētu dīvānā. Tā kā atrast var katrs, un mēs varam stāvēt uz pirkstgaliem trauks mazgājot un veļu gludinot, un uz papēžiem, un uz pirkstgaliem, un uz vienas kājas, un uz iesēdienā un pietupienā, un ko tik mēs nevaram izdomāt, ja vien mēs gribam. Protams, domājam par rūdīšanos, mēģinam kaut kā menedžēt savu stresu, nu, kaut ko vienmēr var atrast, kā sev palīdzēt, vai kā to neielaist sevī, vai kā no tā izvairīties, nu, katram savs. Un var sakot, jebkura jauna pieredze mums visiem palīdzēs tikai justies labāk un būt laimīgākiem. Nu, ar to es tagad skatos vispār ārprāt tieši ļoti precīzi, esmu beigusi. Es nezinu, kā mums šeit tagad būs ar jautājumu uzdošanu, vai mēs to darām vai nedaram, bet mani jūs varat atrast manā mājaslapā, varat sūtīt jautājumus, varat apskatīties, ko es tur piedāvāju, gan gatavas ēdienkartes, gan dažādas recepšu bukletus, gan konsultācijas var sarunāt. Tā kā pieejami es esmu. Tā, kā mēs tagad daram ar jautājumiem? Būs, nebūs, nezinu. Ilze, čatā ir jautājumi. Jā, tagad es iziešu ārā no šitā te, jo tad es neredzu. Es redzu viens jautājums, kāpēc augļiem jā, bet fruktozē nē. Augļos taču ir. Nu, tas bija domāts tā viena porcija augļu dienā. Nu, 1-2 porcijas augļu dienā, ja ir liekais svars, ja ir asinsspiediens, ja ir problēmas ar locītavām un ja ir problēmas ar taukaino hepatozi, tad ierobežojums fruktozē ir līdz 2 porcijām dienā. Viena porcija tas ir 1 glāze ogu vai viens apmēram jūsu dūres lieluma auglīts. Nu, tur ābols vai persiks vai nektarīns. Bet jūs pareizi uztvērāt, jā. Ļoti laba. Jā, manas garšas super, es esmu iecienījis, kopš meitenes ir parādījušās Latvijā jau pāris gadus. Principā izmantoju tikai viņas. Un man patīk tas, ka viņām ir pieejami arī ekoloģiskie varianti gan līdz visām garšvielām. Un tas ir ļoti labi, jo likumdošana ir tāda, ka Latvijā garšvielās un arī tējās, lielveikalos, veikalos nopērkamajām netiek kontrolēts pesticīdu daudzums. Tāpēc tieši garšvielas un tējas ļoti vērtīgi ir iegādāties eko variantu. Nu tā. Jautājumu vairāk nav. Es vienmēr pie savām lekcijām saku tā, es esmu laimīga un es esmu savu darbu izdarījusi labi. Ja kaut vienu teikumu, ko es te veselu stundu runāju, jums katram būs ko paņemt priekš sevis, tad būs ļoti labi. Reka, mums vēl viens jautājums ir, kuri no augiem palīdz samazināt holesterīna līmeni? Jā, tie ir visi zaļie augi, un vēl ļoti labs produkts ir smilštērkšķi, zaļā tēja, mačas tēja. Arī tāda ir, kas ir jauno zaļo lapiņu tēja. Auzu pārslas, ļoti vērtīgs produkts. Un omega-3 taukskābes, kas ir liņsēklas un kaņepju sēklas. Jā. Ar holesterīnu ir tā, ka tas ir diezgan sarežģīti, jo lielākā daļa cilvēku, kuriem ir pārmantotais holesterīns, tikai vienīgi mainot uzturu, tā ļoti labus rezultātus varbūt varētu arī nesasniegt. Bet mēģināt vai vienmēr, un arī tad, kad mēs
esam nonākuši līdz tādai situācijai, ka jālieto arī medikamenti ir, tad nedrīkst atstāt arī uzturu novārtā. Jo tas, ka mēs dzeram zāles, nav tā, ka tad mums nav jāievēro diēta. Ko es varu teikt par spirulīnas pulveri? Jā, ļoti labi. Ļoti labs olbaltums, pirmkārt olbaltums, lai cik tas dīvaini neliktos, un ļoti labi cilvēkiem pie anēmijām, kuriem ir zems ferritīns. Un, lai mēs paceltu ferritīnu, mums ir vajadzīgs galvenokārt olbaltums, un pēc tam tikai par dzelzi jādomā. Jā, jautājums par kurkumu un par holesterīnu. Jā, arī viena no garšvielām, kas arī palīdz, bet atkal kopā ar melniem pipariem. Un ar kurkumu ir tā, ka tā kā mēs pievienojam kurkumu pie ēdiena, tā ir tā kulinārā deva, ja tā var izteikties. Bet, ja mēs gribam kā ārstniecisko devu, tad mums ir, un literatūrā arī tas ir minēts, tad mums ir jālieto 1 teikarota kurkumu dienā. Un mēs viņu varam sajaukt tādā mazā teikarotītē kopā ar medu, piemēram, vai arī, piemēram, ar olīveļu. Sajaukt tādu mazu putriņu, uztaisīt un vienkārši kā zāles lietot katru dienu. Ja mēs gribam to kā ārstniecisko devu izmantot. Kā cīnīties ar aizcietējumiem? Ļoti sarežģīts jautājums. Tur ir ļoti daudz zemteksta, zem tā visa var būt. Tur jādomā pirmkārt par žulti. Tur jādomā par pozu, kādā jūs sēžat uz poda, lai cik tas arī neliktos jocīgi. Tur jādomā par ūdeni, tur jādomā par šķiedrvielām, tur jādomā par augļskābēm. Un tas ir komplicēts jautājums. Jā. Tas nebūs tā tik vienkārši, ka kādam cilvēkam ar aizcietējumiem varētu pateikt, tagad padzeriet šito vai paēdiet šito un būs viss kārtībā. Tur jāsaprot iemesls, tur vajag izdarīt arī dažus izmeklējumus, lai varētu konkrētam cilvēkam konkrēti palīdzēt. Bet jā, viena no tipiskākām problēmām ir par maz ūdens. Ļoti bieži tā mēdz būt. Nu tā, viss jautājumu vairāk nav. Teikarot no ingvers plus tā. Teikarot no katra kurkuma. Tas jau būs šotiņš, ja jūs šitādu uztaisīsiet. Bet kuriem cilvēki, es pati arī esmu tāds taisījusi, kuriem kuņģis to panestu labi, tiem jā, bet tur ļoti prātīgi ir. Varbūt pirmajā reizē tādu uzreiz netaisiet, kur teikarot ir ar ingveru. Bet tas ir tāds labs šotiņš no rīta, stimulēšanai, gremošanas stimulēšanai, žults izvadīšanas stimulēšanai ļoti labi. Nu tā, nu labi, tad teikšu jums paldies. Katru dienu ne un ne pilnu karot, jā. Ik pārdienas. Kad vajag enerģiju, tad jāiedzer šotiņš. Labi, teikšu jums paldies un atvadīšos. Līdz nākamajai reizei.